nebeigs mīlēt, sirds nebeigs cerēt, sirds nebeigs ticēt līdz mirklim pēdējam, līdz finišam. Sirds paliks vasarā un dziedēt nenobeigs, līdz pašam rudenim, līdz saulē saltajai, kā pēdējam. Kaut virši novītīs un dzērvis aizlidos, kaut ziema būs, sirds pukstēt nepārtrauks un nenosās. Sirds mīlēt nenobeigs, līdz vēlam rudenim, līdz saulē saltajam, līdz mirklim pēdējam, līdz mūžībai. Esiet mīļi sveicināti šajā jaukajā pavasara dienā un šajā viesmīlīgajā zālē, dzējas un mūzikas svētkos, dzējnieku kopā sanākšanas svētkos un Edvīna Jansona grāmatas Sirds nebeigs mīlēt prezentācijas dienā. Nebeigs mīlēt dzīves rudenī un necerēt ātri sasniedz savu piepildījumu nepilnos 4 mēnešos. Un šim krājumam, tāpat kā katra cilvēka dzīvē, ir savs stāsts un vēsture. Cauri gada laika cikliem, to izpausmēm dabā un dzejnieku dvēselē, ar radītāja dievišķās rokas klātbūtni top šis krājums. Un visam tam cauri vijas kā sarkans asins pavadīts, kas rakstīts dvēselē. Sirds nekad nebeigs mīlēt. Tas ir brīnišķīgs ceļojums cauri bērnu dienu raspilnajiem rītiem, jaunības skaislei, ziedošajai dzīves vasarai un iegriešanos rudens krāsu bagātībā. Un lai gan krājums tīmst rudenī, Edvīns tomēr ir pavasara bērns. Un arī šis krājums Sirds nebeigs mīlēt ir mīlestības gara bērns. Tādēļ došu vārdu autoram Edvīnam Jansonam, arī šīs dienas jubilāram. Lūdzu.
skaista esi tu, mīlestība. Tīkamais ir tu cildena, prieka un jauku pārdzīvojumu pilna mīlestība. Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmogredzens uz tavas rokas. Jo mīlestība ir spēcīga kā nāve, un tās karstums ir varens kā elle. Tās vērsme ir ugunīga, un tās liesmas ir kā dieva liesma. Lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumes to apslīcināt un nomākt. Un ja kāds pat visu savu mantu dotu, tad tomēr tas nebūtu nekas. Ja es runātu ar eņģeļa mēlēm, un ja man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs vašs un šķindošs vārgulis. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man neko nelīdzētu. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nepiemīl ļaunu, tā neskaistas, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņas izbeigsies. Augstā dziesma un pirmā vēstule korintiešiem. Atļaujiet no sirds jūs visus sveikt. Šajos svētkos, šajos pavasara svētkos, šajos mīlestības svētkos un pateikties par to, ka jūs atnācāt, ka esiet ieradušies un ar savu klātbūtni apliecinājuši pret rakstīto vārdu, pret zeju, pret grāmatu, ko mūsu senči daudzās paudzēs sauca par gaismas un gudrības avotu, savu cieņu. Es priecājos par jums. Nesen kinorežisors Streičs, atceroties un komentējot savas izcilās filmas Cilvēka bērns, uzņemšanu teica šādus vārdus. Esmu pārliecināts, ka šī filma man ir Dieva dota. Un es esmu pārliecināts, ka šis zeļoļkrājums, Sirds neteiks mīlēt, ir Dieva brīnišķīga dāvana, par ko es esmu bezgala pateicīgs. Tad no sirds pazemīgi jums lūdzu, pieņemiet to ar atvērtām sirdīm un veltiet šo pateicību ne jau man, bet īstajam un veiksmīgajam autoram, radītājam Dievam. Manam Tēvam debesīs, kam veltīju visu pateicību un šos mīlestības un dzejas svētkus. No sirds sveicu dzejas krājumu Sirds nebeigs mīlēt izdevēju, vizuālu studiju izdevniecības un projekta mana grāmata vadītāju Aivaru Gulbi, maketētāju Santu Gulbi,
vāka dizaina autoru Aju Pastari. Un arī it visus jūs godājumos viesus, visus klātesošos dzejas un dzejnieku godātājus un pašus dzejniekus, kas šeit ieradušies šajos mīlestības svētkos.
Dosimies tagad skaistā ceļojumā no Edvīna Jansona pirmās autogrāmatas Ceļmās virši līdz sirdī, kura nebeigs mīlēt. Pavasaris, tas ir atmodas laiks, ne tikai dabā, bet arī katrā cilvēkā. Tas ir jaunības alkas un izzināt griba, aizrautība, nebaidīšanās riskēt, izmēģināt, nepakļauties. Un ko saka Edvīns Jansons pats par savu radošo gaitu sākumu? Jāatzīstas, ka nekad pat neuzdrošinājos iedomāties, ka rakstīšu dzeju, un kādreiz varētu iznākt manu dzejoļu krājums. Bērnībā, surajos pēcgara gados, viņš mēģina rakstīt gan stāstus, gan dzejoļus un sūta tolaik tik populārajam laikrakstam Pionieris, kur arī mēs visi savā bērnībā esam cītīgi lasījuši, un laikam pat es esmu kādu garu darbu tur aizsūtījusi. Un šeit viņa pirmā literārā konsultante ir Visma Belševica. Viņa pamatīgi analizē un kritizē dzēju, cildina prozas darbus un dod dietas padomus turpmākajai darbībai. Un tomēr sako liels pārtraukums radošajā ceļā. Un tad pavisam jaunu elpu iezīmē studijas Latvijas Valsts Universitātē, Vēstures un filoloģijas fakultātē. Un kā atzīst pats dzejnieks, kaut gan vēstures nodaļa, kurā viņš studē, atradās 4. stāvā, daudz aizstošāk šķita 2. stāvs, kur tolaik 50. gados studēja tādas gaišas un neordināras personības, nākamie izcilie dzejnieki un rakstnieki, Ojārs Vācietis, Līga Brīdaka, Knuds Skujenieks, Jāzeps Osmanis, Juris Plotnieks, Marta Bārbala, Imants Auziņš, Imants Lasmanis, Harijs Gāliņš un citi. Kopā ar viņiem Edvīns darbojas jauno autoru apvienībā, kā arī piedalās Ojāra Vācieša un Jāzepa Osmaņa vadītajās radošajās sanāksmēs. Tā bija skola, kura, kā atzīst dzejnieks, sniedza nenovērtējamu bagātību, īpaši jau dzejā. Taču šos padomus viņš ņem vērā krietni vēlāk, jo tolaik raksta prozas darbus, un viņa konsultants ir rakstnieks un dramaturgs Arvīds Griguls, bet dzejai tomēr neuzdrošinās tuvoties. Lūdzu vārds autoram Edvīnam Jansonam. Es esmu, es būšu. Kaut bišķi ziedēs, ja tevis